Šodien šeit, Esplanādē, kur pēc 2 nedēļām jau norisināsies krastu mačs, notika tradicionāli krastu mača komandu izloze. Noinformējām par to, kādi muzikālie vai izklaides pārsteigumi šogad būs krastu mačā, kāda ir krastu mača šī gada misija, cīņa pret cenzūru, un ka tas nav nekāds joks, bet ka tas ir nopietni, noprezentējām jaunos Kristiāna Brektes un Olafa Absalona radītos krastu maču kreklus. No manas puses Hima šajā te pasākuma ietvaros izskanēs, būs pirmās skaņojums šeit. Gaidām jūs visi ciemos, tiekamies! Kreisais krasts, labais krasts, osta pa vidu. Mums ir prieks, ka mēs varam visus šos gadus būt kopā ar šo pasākumu, redzamies krastu mačos. Es domāju, ka ik viens, kas apmeklēs šo pasākumu, gūs fantastiskas emocijas, gan spēlējot, gan arī vienkārši skatoties. Tiekamies krasta mačos, lai droša spēle jums! Ja ir vēlme ideāli pavadīt Rīgas pilsētas svētkus, nosvinēt Rīgas pilsētas jubileju, manuprāt, nav labāks veids, kā atnākt 16. augustā līdz 17. augusta 2002 pavadīt šeit Esplanādē. Mums viss nepieciešamais izklaide, basketbols, garš tirgus, badā te neviens nav nomiris, 16. augusts, 16. krastu mačs. Sakritība, nedomāju. 2:00 sākam ar klīneru 3-punktu metienu konkursu un 3:00 krastu mača maratona starts.